Lai klātienē pārunātu situāciju pašvaldībā un uz vietas izvērtētu aktuālākās veselības nozares vajadzības, Madonu reģionālajā darba vizītē apmeklēja veselības ministrs Hosam Sabumerī. Viens no centrālajiem pieturpunktiem – Sijā Madonas slimnīca, kur sarunās ar Madonas novadas pašvaldības pārstāvjiem un slimnīcas vadību, kā arī darbiniekiem, ieskicējās aktuālākās tēmas. Absolūti viennozīmīgi tā ir kadru trūkums, atsevišķas specialitātes, ilgstoši cenšamies piesaistīt, iet mums visādi, rezidenti atbrauc, pastrādā, aizbrauc, bet tā ir tā problēma, kas ir visā Latvijā, visās slimnīcās. Otra lieta – finansējums un mediķu atalgojums. Un tieši, kas strādā slimnīcā, kas strādā mūsu pašvaldības slimnīcā, un tas atalgojums varētu būt augstāks, lai viņš būtu konkrēti spējīgs. Cilvēki ir noguruši no tā, kad ir solījumi, alga paliek tāda pati vai pat samazinās, jaunus kadrus sola, bet nav. Nekas jau nemainīsies. Tāds noskaņojums, tāds pesimistisks īstenībā. Iet visādi šobrīd arī Saeimā, un tas viss mūs nogurdina. Jautājumu daudz, bet centrālais – slimnīcas nākotnes perspektīva, kas satrauc gan madoniešus, gan slimnīcas personālu. Taču, kā uzsver ministrs, Madonas slimnīca ir būtiska loma reģiona veselības aprūpes nodrošināšanā, īpaši neatliekamās palīdzības un stacionārās aprūpes pieejamībā, traumatoloģijas un dzemdniecības nodrošināšanā Madonas novadā un apkārtējos reģionos. Slimnīcu neviens neko nemainīs, neviens negrasas taisīt ciet, kā ik pa laikam parādīja. Zinies, ka kaut kur valstī taisīt sietas slimnīca nav. Otrādi, mēs gribam stiprināt speciālistu konkrētā slimnīcā, konkrētā nodeļa, lai būtu kvalitatīvi pakalpojumi. Man ļoti būtiski ir pacientu drošība, tas ir numur 1. Numur 2 bija sarunā ar slimnīcu, lai kā stiprināt slimnīcu nākotni, gan arī finansiāli, gan arī kā strateģiski pareizi var iesaistīt speciālistu, jo speciālistu trūkst, diemžēl. Un mēs kopā, man bija līdzi NVD vadītājs un eksperti no ministrijas, un mēs ceram, ka līdz jūnijā arī pie pārdalis arī vēl Madonas slimnīca arī saņem papildus finansējumu, kas ir tieši saistīta ar ambulatoriju, ar rindas samazināšanu dienas stacionāru. Vīzija, cerība par šo Jā, tā ir vīzija. Tā ir vīzija, un tas arī ir no manis arī lēmums un arī no NVD, ka tas pienākas pie tā pārdalis, jo mēs redzam, ka viņi arī fokusējas savas darbības no gultas uz ambulatoriju, tad uz rindas samazināšanai, uz dienas stacionāru, kur ātri var izoperēt, pieņemt cilvēku. Tur arī ir komanda, bet nav kvotas, līdz ar to tas jautājums ir jāatrisina. Problēma tiešām pietiek, speciālistu trūkums, kvotu trūkums, finanšu nevienlīdzības starp lielajām mazajām slimnīcām, vispār slimnīcu tīklas līmeņi, tie dažādi jautājumi, ko uzdevām mūsu speciālisti, uzdevām arī mēs no pašvaldības puses, bet atbildes man patika, jo mēs redzam, ka ir Madonas slimnīca plānota kā reģionāla līmeņa slimnīca. Ir tiešām plāns pie jauno speciālistu piesaites un mērķtiecīgas sadales Latvijā starp slimnīcām. Tāpat Madonas slimnīcā ir papildinājums budžetā plānot šajā gadā, kas mums bija liela problēma. Mēs redzam, ka viņš būs. Un tieši uz traumatoloģiju, kas ir mūsu stiprā puse, uz kvotām, uz ambulatorisko darbu, kas mums ļoti svarīgi. Tā kā kopumā es redzēju, ka ir plāns, ir rīcība. Mēs arī ceram, ka slimnīcu tīkla reforma realizēsies un mēs pakāpsim vienu pakāpienu augstāk, kā reģionāla līmeņa slimnīca jau tajā brīdī. Lai izdodas tas, kas iecerēts, un tad jau arī būs pozitīvas lietas. Savukārt, tiekoties ar senioriem, ministram nācās uzklausīt virkni sasāpējuši jautājumu par attieksmi no mediķu puses, garajām pierakstu rindām, nespēja pieņemt radikālus lēmumus jauno speciālistu piesaistē reģioniem un citus. Par attieksmi, kā izsauc ātro palīdzību, lai cilvēkam viņš nespēja pastāstīt, kas viņam vainas, un viņu brīdina, ka būs jāmaksā par to nauda, par zāļu pieejamību un sadārdzinājumiem. It kā nav sadārdzinājumi, bet tajā pašā laikā viņi ir tik dažādi, ka to ir grūti atšifrēt. Nekompetentus jautājumus pieņem Saeima un ministrijas, nezinot reālo dzīvi un attaisnojas ar to, ka nevar nosūtīt jaunos speciālistus, jo tad būs cilvēktiesību pārkāpums, ja viņi negrib iet uz novadiem. Bet tomēr ir jāatspēko
tādā veidā, ka viņi ir mācījušies par valsts naudu. Tālāk sekoja Madonas novada pašvaldības izveidotā zobārstniecības kabineta apmeklējums, kurā izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, iespēja robežās tiek nodrošināta bezmaksas zobārstniecība. Līdztekus tam tika iepazīts arī Sauleskalna felšerpunkts, kas ir viens no 9 Madonas novada felšerpunktiem, un ministram raisīja jo īpaši pozitīvas emocijas. Es esmu ļoti pozitīvi pārsteigts par zināšanas, par arī vēlmi strādāt, un tik daudz pacientu pieņem dienā, un domāju, tā ir piemērs, kā mums iet nākotnē. Nevienmēr ir jābūt tikai ārsti, jo māsa un ārstu palīgs un visi ārstniecības personi, viņi ir visi vajadzīgi, viņiem ir jāstrādā vairāk, jāuzticē vairāk, jādod, teiksim, vairāk lomas. Mums jāizmanto resursi, kas mums ir. Vēl tikai jāpiebilst, ka reģionālo darba vizīti Madonā Hosams Abumeri iesāka ar Madonas valsts ģimnāzijas apmeklējumu, pēc kura uzsvēra: redzot tik gudrus jauniešus, varu būt droši, ka Latvijas nākotne būs drošās rokās. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.